Čau, draugi! Ja kāds zina kolodolā sudraba vērtības, tad dodat ziņu. Ir pieejams 3 pudelītes, 200 ml. Nu, mūsu mājās droši vien, kad kolodolais sudrabs ir numur 1, ja tas skaita dabīgās antibiotikas. Ja? Jo īstenībā viņas bija pirmās antibiotikas dabīgās kara laikmetā. Kad pirmais karš bija. Pēc tam paņem penicilīnu, jo saprata, ka kas penicilīns pelējumu sēni. Ja? Pelējumu sēni paši saprotat, cik daudz var iznīcināt. Ja? Bet nu, no visām antibiotikām, kas ir gājuši šo gadu priekšā un pašai 10 gadus, vairāk kā 10 gadus katru 3. vai 4. mēnesi lietoju antibiotikas. Jā. Tāpēc es saku, ka es jau 25 gados savu fermentīvo sistēmu biju vispār nokausi to galām gandrīz. Jā, tas bija tikai 25 gados. Lūk, kāpēc es arī 30 gados jau dzēru pretvēžnieku zāles. Tā, lūk, mīļie. Nu, lūk, tātad sudrabs neizraisa rezistanci. Un, antibiotikas arī, tur parasti izraksta katram ir kaut kādas tie veidi, kam tur tam un tam tai un tai baktērijai, ja tas ir, nezinu, nekad nepaņems plašu spektru, tad kolodolais sudrabs var paņemt ļoti daudz vīrusu, sēnes nost, vīrusu, sēnes, viss, kas, ziniet, tu kā, viņš var palīdzēt gan akūti, gan arī, kad jau ir hroniski, atkarīgs ir pielietojumi. Es negribu tā. Šodien ļoti gari runāt par sudrabu runāt, es vairāk, es domāju, tie, kas jau zina un tie, kas jau no manis ņem, vai varbūt es neesmu tā, zinu, ka šeit ir vairāk par enzīmiem, bet ziniet, kā ir jādalās arī ar citām labām dabas vielām, kas ar cilvēkiem tiešām palīdz, jo mēs jau dalamies to, kas palīdz mums pašiem. Nu, lūk, tā kā ir pieejams, 3 pudelītes. Ja kaut ir sīkāka informācija vajadzīga, ja tie, kas nezina, bet ir ieinteresēti, kas ir šī dabīga antibiotika, kura neraisa rezistanci, viņu var lietot arī mazi bērni, keitu ārstēju, aussāpes ņem nost, pie ūdens es viņu var likt, pie ferments viņu nelieku. Pie ferments viņu nelieku, jā, tas ir cits stāsts. Siena nūjiņa, to es lieku, jā, bet sudrabs ir sudrabs. Nu, lūk, kolodolā sudraba daļiņas, plazmas ūdenī. Nu, lūk, gatavots gata rociņām, jāsaka, paldies, ir ļoti, arī, kā es jau man iziet kosmosā, kā saka, velmes, un viņas piepildās, un mēs satikām arī caur šo burvīgo fermentu ceļu, burvīgu cilvēku. Sveiciens Ilvar, viņš rāda ne tikai sudrabu, un es viņam stāstīju, kad mēs iepazināmies, es viņam vienkārši stāstīju, ka man ir šī vēlme dalīties ar cilvēkiem. Ne tikai ar fermentiem, bet es jau pirms fermentiem es, kā saka, dalījos gan par veselību, gan, jau biju tajā lauciņā, un bija tā vēlme, ka galvenais ir stāstīt, dalīties, un varbūt kādam tas noder, nevis mācīt, bet dalīties ar savu pieredzi. Un es viņam teicu, es pērku sudrabu, viņš tās ļoti dārgs, ļoti labs, viņš saka, es pats taisu sudrabu. Un es viņam teicu, bērni kā slimo, un cik daudz bērnu zāļo, bet viņš sudrabs var palīdzēt. Un manai keitei viņš palīdz jau 3 gadus. Un tā viņš teica, labi, es varu šīs zināšanas nodot. Jā. Tā kā galvenais, kādu vēlmi mēs pasaulē ejam. Pirmajā vietā vienmēr būsim mēs paši sev, nevajag arī, kā saka, melot un tēlot mātes Terēzes, vai kad cilvēks saka, vajag līdzināties Jēzu un Kristu, nē, līdzinamies paši sev, tas arī ir vissvarīgākais, likt sev pirmajā vietā, bet mēs esam šeit nākuši, tā kā būt viens ar otru, nevis vieni paši, un ja mēs ar savu autentitāti, esamību šeit uz zemes, ar to prieku, to, ko priekus rada caur fermentiem, es viņu varu nodot jums, tad tas ir jauki, tas ir jauki, man liekas, tā tam arī būtu jābūt. Nu, lūk,
kā tā.